kā jau teicu, plūdeni pārējiem pie nākamā runātāja, jo proti, lai šādas situācijas nerastos un lai raksti būtu precīzi, ļoti iespējams. Tieši tāpēc kādreiz arī tika uzsākta akcija Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē. Un par to vairāk mums izstāstīs Arturs Krastīņš, Valsts valodas centra terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs, direktora vietnieks attīstības jautājumos. Lūdzu. Paldies, labdien, cienījamie klātesošie. Akcija Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē norit kopš 2016. gada. Un ir pagājuši 7 gadi, un tagad mēs varam atskatīties uz akcijas rezultātiem, padalīties ar secinājumiem, un kas ir arī svarīgi šajā prezentācijā, ir tas, ka 3. punkts ir, kā turpināsim kopt latviešu valodu plašsaziņas līdzekļos. Un tad, jā, par pašu akciju, kā jau minēju, sākta 2016. gadā, un kopš 21. gada mēs vērtējam arī interneta ziņu portālus, un centrs to rīko kopā ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas preses izdevēju asociāciju. Akcija ir viens no Izglītības zinātņu un zinātnes ministrijas valsts valodas politikas pamatnostādņu uzdevumiem, un tās mērķis ir noteikti izvērtēt un apbalvot periodiskās preses izdevumus un interneta ziņu portālus, kuros lietot kvalitatīvu latviešu valodu, kā arī sniegt pamatotus ieteikumus tās kvalitātes paaugstināšanai. Un kas arī ir ļoti saistoši tieši valsts valodas politikas pamatnostādņu ietvaros, ir tas, ka akcija ir arī sabiedrības līdzdalības veicināšanas paņēmiens. Akcijas dalībnieks var pieteikt arī lasītāju, un līdz ar to mēs arī veidojam iespēju lasītājiem, visiem iedzīvotājiem paslavēt savu mīļāko laikrakstu vai savu mīļāko interneta ziņu portālu un iesaistīties latviešu valodas kopšanā. Šeit jūs varat iepazīties ar kategorijām, kādās akcijas dalībnieki tiek iedalīti, 7 kategorijas. Un akcijai ir arī ekspertu komisija, kuras sastāvā ir akcijas sadarbības partneri, kā arī valsts valodas centra literārie redaktori un arī valodnieki, tā skaitā arī Edite Liepa. Mēs akcijas laikā vērtējam stilu, pareizrakstību, interpunkciju, māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lietojumu un informācijas pasniegšanas stilu un precizitāti. Un kopš 20. gada mēs akcijā pasniedzam arī veicināšanas balvas. Tas ir viens no veidiem, kā, pieņemsim, jūs kā izdevējs piesakaties akcijā, un jūs pirmajā gadā piedaloties, neiegūstat laureāta titulu, tad, lai jūs nenobītos un lai jūs turpinātu piedalīties akcijā, un ja jums ir tiešām kaut kas tāds, kas ir pieminēšanas vērts, kas jums ir viens no aspektiem jūsu darbā ir bijis lielisks, tad mēs piešķiram veicināšanas balvas, sevišķi uzslavējot konkrētās lietas. Tās varētu būt, piemēram, ka ir specializētie izdevumi, nozaru izdevumi, un ja šajā izdevumā lietota precīza un skaidra nozares leksika, tas ir liels darbs, tas ir liels panākums. Arī jaunā latviešu valoda, ka tai nav jābūt pārsātinātai ar acīm redzamiem pārnesumiem no svešvalodām, un ja jums ir izdevies panākt to, ka jaunas metaforas tiek ieviestas latviešu valodā, vai jaunas tendences no svešvalodām tiek pielāgotas veiksmīgāk latviešu valodai, tad tas arī ir kaut kas tāds, kam mēs, protams, pievēršam uzmanību, un ja tas ir veiksmīgi izdarīts, tad to mēs arī paslavējam. Un pa 7 gadiem ir piedalījušies vairāk nekā 130 preses izdevumi un interneta ziņu portāli, un tad vidēji tie ir gadā 18 dalībnieki. Un mēs esam saņēmuši arī atsauksmes, ka dalībnieki visvairāk novērtē iespēju saņemt pamatotu sava darba analīzi, kā arī vispārējais komentārus par katrā gadā secināto. Tātad jūs varat ierasties uz apbalvošanas pasākumu, pat ja jūs nesat laureāts, jūs varat paklausīties, ko tad ekspertu komisija ir secinājusi, vērtējot izdevumus. Mēs arī piesaistām valodniekus, kas apbalvošanas pasākumā iepazīstina ar pamanītajām tendencēm latviešu valodā un plašsaziņas līdzekļos. Tātad ne tikai akcijas ietvaros secinātais, bet arī vispār, ko pēdējā gada laikā vai pēdējo gadu laikā esam pamanījuši.
Tad arī līdz Covid-19 pandēmijai dalībnieku bija relatīvi daudz, bet, kā jau daudzas lietas mūsu dzīvē negatīvi ietekmēja šī pandēmija, tad arī akcijas popularitāte ievērojami kritās. Bet, lai uzturētu intereses par akciju un piesaistītu jaunus dalībniekus, mēs piedāvājām arvien aktīvāk arī individuālas konsultācijas ar vērtētājiem. Tātad attiecīgais periodiskās preses izdevums varēja lūgt šādu konsultāciju un sazināties ar attiecīgo ekspertu, kas vērtēja viņa izdevumu. Liels iegūms apbalvošanas pasākumā bija arī tāds, ka klātienē varēja iepazīties ar akcijas vērtētājiem, dalīties pieredzē, diskutēt, dalīties ar sasāpējušiem jautājumiem un meklēt uzreiz uz vietas arī kādus risinājumus. Bet, diemžēl, attālinātais apbalvošanas formāts šīs iespējas ievērojami ierobežoja. Tagad pāriesim pie nedaudz tāda tehniskākas puses. Es gan nestāstīšu tik detalizēti, kā Dita jau pastāstīja, bet nedaudz par labajiem piemēriem un sliktajiem. Šī prezentācijas daļa ir tapusi arī sadarbībā ar Valsts valodas centra bijušo literāro redaktori Rūtu Briedi, kas arī visus šos gadus piedalījās akcijas dalībnieku vērtēšanā. Tātad ir 3 vērtējuma objekti. Ir informācijas pieteikumi, virsraksti un attēlu paraksti un pamatteksts. Un esam izdarījuši neliels secinājums par to, kādi tad ir labi informācijas pieteikumi. Tie ir lielākoties neitrāli, valodas normām atbilstoši, protams, un iepazīstini ar galvenajiem tematiem, kas preses izdevumā tiks iztirsāti. Un šeit jūs redzat, piemēram, ļoti jauks informācijas pieteikumus, 3 piemērus. Pirmajā mēs redzam, ka mums ir uzskaitītas noteiktas lietas, un otrajā daļā mums ir paskaidrots, par ko tad mums rodas jau konkrētāks priekšstats, par ko tad attiecīgais raksts varētu būt. Nākamajā piemērā mēs redzam piena upes ar meduskrastiem Mariņos. Tur ir runa par lauku saimniecību Mariņi, kurā ražo pienu un medu. Un pēdējais Maslovska tilti latviešu valodā arī ļoti tēlains pieteikums. Tur ir par tiltu būvinženieri Raimundu Maslovski, kas ir pamatlicējs latviešu valodai tiltu projektēšanā. Un mēs arī esam secinājuši, ka sevišķi saistoši ir pieteikumi tieši jautājumu formā. Piemēram, kā zināt, ka melnais caurums snauš? Tas ir par melniem caurumiem visumā. Un, ja pārējiem pie virsrakstiem vai attēlu parakstiem, mēs arī esam secinājuši, ka labs virsraksts vai attēlu paraksts ir precīzs, uzmanību piesaistošs, radoši veidots un valodas normām atbilstošs. Šeit jūs redzat 2 labus piemērus, kas arī ir tēlaini un arī izmantot spilgti salīdzinājumi. Un, diemžēl, arī reizēm redzam tādu nelielu improvizāciju lielo sākumu burtu lietojumā. Piemēram, iespējams, lai uzsvērtu 2 daļas virsrakstā, tad tiek lietots, ir nepamatots lielo sākumu burtu lietojums. Šeit biedrs biedram vilks, jeb pasakas nemelo. Šeit lieliem burtam pie pasakām nav gramatiska vai pareizrakstības pamatojuma. Un secinājām arī, ka atsevišķos gadījumos paraksti nebija veiksmīgi noformēti, vietām apgrūtinot lasāmību. Piemēram, tekstus tumša vai raiba fona un tā tālāk. Un, ja nonākam līdz pamattekstu vērtējumam, tad šis ir vissarežģītākais vērtējuma objekts un arī prasa vislielāko rūpību no akcijas dalībniekiem. Tātad mums ir bijuši vairāk nekā 130 dalībnieki un 7 gadu laikā šai kritērijā teicama vērtējumu ieguvuši tikai 4 izdevumi un 1 no tiem to ieguvis 2 reizes. Kur tas ir? Specializētais izdevums būvinženieris. Tā, nākamais. Jā, tātad, ja nonākam visbiežāk sastopamajām kļūdām pamattekstos, tad pirmais ir liekvārdība. Šeit redzam vēlēšanu procesu Krievijā un tā tālāk un tā tālāk. Mēs vēlēšanu procesu vienkārši varētu izteikt kā vēlēšanas.
Ir arī pārlieks ciešamās kārtas lietojums. To mēs sevišķi varam dzirdēt televīzijā, kad intervē kādu būvnieku vai celtnieku, ka veikts tas un tā tālāk. Un tad šeit arī piemērā veikta fasādes atjaunošana un restaurācija. Var vienkārši teikt atjaunota un restaurēta fasāde. Arī ir lieki priedēkļi, piemēram, nofinansēt, pareizi ir finansēt, pielietot, pareizi ir lietot. Tāpat arī pielietojums nav pareizi ir teikt lietojums. Ir arī domzīmju lietojuma kļūdas. Šeit pirmajā piemērā vienotāja domzīme, tai no abām pusēm nav jāliek atstarpes. Otrajā piemērā mēs savukārt redzam, ka domzīmes lietotas nepareizi. Šeit, ja mēs parasti ar domzīmi izceļam, atdalām kaut kādu konkrētu paskaidrojošu teikumu daļu, tad šeit mums sanāk bez maz vai divas paskaidrojošas teikumu daļas viena pēc otras un abas atdalītas ar domzīmi. Un ja mēs lasām teikumu vienā laidā, tad mums sāk rasties, mēs nesaprotam, nevis kas uz ko attiecas, bet kāpēc tās domzīmes tur vispār ir, ko tieši viņas cenšas izcelt. Un pēdējā piemērā tur atkal domzīme ir teikuma vidū, un šeit pirmām kārtām, ja mēs lietojam domzīmi teikuma vidū, tad tai jābūt arī pēc atdalītās teikuma daļas, un tas arī šeit, ka mums ir komatiņš, tad pirms komata liela daļa nervu šūnu jau ir neatgriezeniski bojātas, pirms šī komata ir nepieciešama arī domzīme. Tāda domzīme komats. Tehniskas kļūdas, trūkst saistīto atstarpju, saīsinājumos starp šiem elementiem ir jālieto saistītās atstarpes, arī zinātnisko grādu nosaukumos un arī starp skaitli un procentu simbolu, kā arī daudzos citos gadījumos, kur lietoti skaitļi. Bieži vien arī redzam to, ka nav atveidoti svešvalodu īpašvārdi vai arī nav konsekventas pieejas to atveidēji. Piemēram, reizēm angļu valodas īpašvārdi ir atveidoti, savukārt, piemēram, spāņu valodas īpašvārdi nav atveidoti un tā tālāk. Redzam, diemžēl, arī angļu valodas ietekmi interpunkcijā, piemēram, ievadfrāzes tiek nereti atdala ar komatu, kas nav pareizi. Ievadfrāzes saskaņā ar nav jāatdala ar komatu no pārējā teikuma. Un arī bieži redzam pārnesumus no svešvalodām, retāk pat frāzes, kas nav slīpinātas vai paskaidrotas. Šeit, piemērā, runa bija par dziļūdens niršanu, un tad te ir teikums, un tu esi in the deep blue. Tātad, un tu esi ūdens dziļumā, tā teikt. Jā, un šeit lasītājiem nemaz nav paskaidrots, ja mēs nezinām angļu valodu diezgan augstā līmenī, mēs nesapratīsim, kas ir dziļais zilais. Jā. Un tad, ja atgriežamies pie secinājumiem, tad tie izdevumi, kas akcijā piedalās regulāri, katru gadu tiešām arī uzlabo savu sniegumu, jo viņi iegūst detalizētu savu darba analīzi. Diemžēl individuālās konsultācijas dalībnieki lūdz reti, un arī mēs, komisijas locekļi, pēdējos gados arvien vairāk esam secinājuši, ka akcija būtu jāpaplašina, lai tajā varētu piedalīties arī audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi. Un tad mēs pārējām pie nākamā punkta, kā tad mēs turpināsim kopt latviešu valodu plašsaziņas līdzekļos. Es nedaudz aizņemšos no Nepla statistiku, tātad 22. gadā Nepls ir veicis pētījumu, kurā secinājis, ka 47% mediju satura patērētāju pamana kļūdas latviešu valodas lietojumā un daļu sabiedrības satrauc latviešu valodas kvalitāti medijos. Tad mēs redzam, ka latviešu valodas kvalitāte medijos tur ir problēmas un par tām ir jārunā, tās ir jārisina, jo tās ir samilzušas. Viens jautājums. Vai arī interpunkcijas kļūdas pamana? Es domāju, ka noteikti. Ja runa par titriem, tas tālāk jau mans, metot tiltiņu uz manu tematu. Jā, protams, it īpaši, ja runa par titriem, par rakstīto informāciju uz ekrāna, protams, jā. Jā. Un tātad Valsts valodas centrs un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome strādā un drīz, pavisam drīz sāks jaunu akciju Latvijas mediju valodas balva, kas ir latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē, līdzšinējās akcijas pēctece. Un jaunās akcijas ideja ir celt latviešu valodas prestižu sabiedrībā,
kopt apziņu, ka mūsu valsts valodas tīrība un kvalitāte ir mūsu pašu rokās. Un mērķis ir līdzīgs līdzšinējai akcijai noteikti izvērtēt un apbalvot elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumu vadītājus, kuri lieto kvalitatīvu latviešu valodu, kā arī periodiskās preses izdevumus un interneta ziņu portālus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda. Akcijas sadarbības partneri ir Kultūras ministrija, Tieslietu ministrija, varētu būt arī citi, piemēram, Latvijas preses izdevēju asociācija, SIA Tilde, SIA LU Open Minded, kā arī Latvijas universitāte. Un tad par akcijas dalībnieku var būt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kas raida televīzijas un radioprogrammas latviešu valodā, raidījumu vadītājs, audiovizuālā pakalpojuma pēc pieprasījuma raidījumu vadītājs, kā arī jebkurš Latvijas Republikas periodiskās preses izdevums vai interneta ziņu portāls. Un tad līdz ar šīm ziņām es vēlētos jūs aicināt atzīmēt kalendāros 15. oktobri. 15. oktobrī mēs svinam valsts valodas dienu, un arī 15. oktobrī mēs izziņosim jauno Latvijas mediju valodas balvu. Liels paldies par uzmanību! Paldies. Viens jautājums, vai pandēmija bija kā iemesls dažiem medijiem vairs nepiedalīties, vai tomēr tā bija tāda, nezinu, tāda atslābums pēc diezgan nopietniem notikumiem? Kas ir pamatu tam? Jā, daļai tas arī bija viens no iemesliem, ka pandēmijas laikā tiešām bija grūti darba apstākļi un saprotams, ka arī bieži vien tās prioritātes tad aizvirzās kaut kur citur, kā vispār strādāt jaunā režīmā, kā organizēt darbu un tā. Tāpēc ir saprotams, ka tajā laikā, tajā periodā drukātā prese vienkārši domāja bezmazliet kā izdzīvot, nevis kā meklēt vēl kaut kādas citas iespējas. Bet neatgriezās vairs? Daļa atgriezās. Tā ir tikai, jā? Jā. Tā otra daļa? Diemžēl ne, bet... Esat runājuši ar viņiem? Vai? Jā, mēs arī paši aktīvi uzrunājam akcijas bijušos dalībniekus, kā arī meklējam jaunus dalībniekus, lai viņi piesakās. Tad tas nav vienkārši tā, ka lūk, akcija piesakieties, bet mēs uzrakstām, uzrunājam redakcijas, tiešām aicinām piedalīties un stāstām par ieguvumu, kas var būt, ka tā ir nevis tikai iespēja laimēt kādu balvu, bet arī gūt sava darba analīzi, pilnveidoties. Ir... Jā, lūdzu. Mikrofoniņu vienīgais, jā? Lūdzu, tūlīt jums iedos. No praktiķa puses būs, jā. Labdien, es esmu Dina Poriņa, Kuldīgas laikraksta kurzemnieks, korektori. Un es gribēju vienkārši arī citus mēdījus, kolēģus, žurnālistus iedrošināt tajā piedalīties šajā akcijā, jo, kā teica Artūrs, sākumā var dabūt kādu veicināšanas balvu varbūt, un mēs to dabūjām kādu 1 vai 2 gadus, jau piemirsies, bet pēc tam 3 gadus pēc kāds mēs esam dabūjuši visaugstāko novērtējumu par savu darbu, un kas, protams, ir gandarījums un patīkami, bet kas būtiski ir arī tas, ka es tagad klausos visu, ko stāsta Dita Liepa vai citi valodas speciālisti. Man atliek tikai māt ar galvu un teikt, jā, es piekrītu, jā, es arī tā domāju, jā, mēs tā jau arī darām. Un vienīgais grēks, kurā es varu atzīties, ka mēs neliekam atstarpi starp U, punkts un C. Bet visos pārējos jautājumos mums tiešām ir prieks šeit dzirdēt dombiedrus, jā, gan par punktu atstarpju un citu tehnisku lietu lietošanu, jā, zīmju un vārdu un valodas bagātību, gan arī attieksmē pret mūsu dzimto valodu. Jo tā kā jūs teicāt, ja mēdī nerunās pareizā vai nerakstīs, ja pareizā latviešu valodā skaistā, izkoptā, kurš gan cits. Paldies. Mums savukārt noteikti prieks par to, ka reģionālā presa var atļauties korektors. Ja? Vēl var. Vēl tur, jā. Pāris jautājumi ir mums iesūtīti, un iespējams, ka Lasmans kundze varētu atbildēt uz pirmo jautājumu. Vai var uzskatīt, ka kara laikā lamu vārdi kļūst par metaforām un spilgtiem poetiskiem izteiksmes līdzekļiem? Es kaut ko līdzīgi jau jautāju, bet šeit pat ir konkrēti par lamu vārdiem jau tiek taujāts. Ir lamu vārdu rašanās kara laikā ir nenovēršama. Jo tur ir emocijas un tur neko nevar darīt, bet vai to lietot medijos, es absolūti noliedzu. Nē. Jā. Nē.
Liepas kundzei jautājums. Kā varētu cīnīties ar kad stihisku un nepareizu lietošanu publiskajā telpā? Kā izrādās arī rakstošie grēko, jā? Tā sanāk, jā. Nu, jāmācās. Es nezinu, ko citas var atbildēt. Nu, droši vien jārunā par to. Es pat, piemēram, es neminēju šodien. Man liekas, tāda tik vienkārši tā kļūda. Nu, ir jau arī tāds ļoti demokrātisks uzskats, ka ar laiku nākotnē tas tā kā nonivilēsies un ka vairs nebūs starpības starp kaut kad. Bet es arī tam nepiekrītu, man arī tas tā kā nepatīk un jāstāsta droši vien, kā cīnīties, man nav zāļu. Es cīnos visu laiku 25 gadus. Un vēl viens jautājums pēdējā laikā pamanāmi vārdu locījumi, kas nākuši no austrumiem, piemēram, man nedrīkst uzturā lietot glutēnu un tam līdzīgi. Vai šādi novērojumi skaitāmi kā ne zāles, skatāmi? Jā, es noteikti piekrist, jā. Man nedrīkst un tāpat arī divas nenoteiksmes blakām. Tā ir tādas konstrukcijas, jā. Vai es drīkstu paskaidrot, kāpēc es uzskatu, ka nevajadzētu lietot? Tāpēc, ka ļaunuma ir bezgalīgi daudz. Un mediji nav tā vieta, kur šo ļaunumu vairot. Un šie lamvārdi vairo. Un lamvārdi dabiski, ka vairo ļaunumu. Lūdzu. Paldies. Es gribētu uzdot jautājumu Krastiņa kungam. Esmu Anda Rožukalne, RSU profesora un sabiedrisko mediju tiesības sardze par pašu galveno terminu, par ko mēs šodien runājam. Un es gribu savu jautājumu, lai uzdot savā vismīlīgākajā veidā, lai jūs to neuztvertu kā kritiku jūsu prezentācijai. Runa ir par terminu plašsaziņas līdzekļi, kas ir, teiksim, novecojis, maigi sakot, bet būtībā tieši pārcēlums no totalitāras varas uzskatiem par to, kas ir mediji, reducējot tikai vienu propagandistisku, īstenībā vardarbīgu mediju lomu, nevis daudzas citas lomas, kā mēs to redzam mūsdienās. Un terminoloģijas komisija ir jau pirms vairākiem gadiem akceptējusi plašsaziņas mediji, diemžēl normatīvajos aktos, un no tiem visticamāk jūsu prezentācijā un tāpat arī padomē, kur Ilva Milzerāja strādā, ir šis novecojušais nosaukums. Un jūs kā savas nodaļas vadītājs, tas mans jautājums ir, kā jūs redzat, kā mēs varam to terminu izmainīt visur? Jo citādāk mēs no tā netiekam vaļā. Pirmkārt, es domāju, ka par to tad būtu atkārtoti jārunā terminoloģijas komisijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijā. Šis jautājums tad būtu vēlreiz jāaktualizē, jo acīm redzot, tas nav sasniedzis pietiekami plašu auditoriju. Un otrkārt, es domāju, ka tad ir jāvērš uzmanība arī likumdevējam, ka ir kļūda šajā terminā, ka tas būtu jālabo. Es varbūt precizēšu, ka terminoloģijas komisija lēma par šo trīs terminu tādu pieņemšanu no mūsu šajā mediju nozarē. Un tad ir gan mediji, ir plašsaziņa un ir sociālie mediji. 3 tādi jauni termini, un cik man zināms, tad dažādu iemeslu dēļ, bet tad bija vasara, un tad tagad rudenī es tā saprotu, ka tas tiks tūlīt šajās dienās arī publiskots. Ja? Tā kā tie ir pirmie 3 oficiāli termini mūsu nozarē, tā kā atkārtoti tas tiks apstiprināts, ka tā drīkst lietot, un lūk, mediju ētikas padome ir viens no apliecinājumiem, ka tas oficiālajā saziņā ir jau. Kad droši vien kādu laiku būs tas paralēlais lietojums. Jācer, ka jo vairāk mediji jau droši vien tiek lietot vairāk kā plašsaziņas līdzekļi. Es ceru, ka ar laiku tas arī nostiprināsies vēl vairāk. Lasmanas kundze vēl vēlas kaut ko jautāt, ja? Krastiņa kungam man jautājums, lai nebūtu familiāra, es speciāli uzrunāju. Sakiet, lūdzu, paldies jums par to, ka jūs tik daudz mācat pareizi runāt. Kā jums šķiet, ka tas ir pareizi? Tam es piekrītu, jo ļoti daudz valodnieki māca runāt pareizi tā, kā viņiem tas šķiet pareizi. Citiem varbūt savādāk. Bet mans jautājums, sakiet, lūdzu, ko jūs ar šo metaforu, ko ļoti daudz lietot, celt prestižu? Tā ir metafora. Jo celt var smagumus un celt prestižu.
Tā nav piekasīšanās. Ko jūs ar to domājat un saprotat? Jo tas ir jautājums, kas ir Latvijā vispār. Jo tas pavīd celt prestižu un neviens nezina, kas tas ir, ko ar to darīt un kā to darīt. Paldies! Es teiktu, ka tas varbūt arī tāda modes frāze pēdējā laikā ir sastopama gan dažādos plānošanas dokumentos un tā. Bet es ar to domāju, ka sabiedrība saprot, ka valoda, ja mēs runājam par valodu, par valsts valodu, tad sabiedrība saprot, ka valsts valoda ir svarīga, ka tā mums ir viena, un ka tā ir jākopja, un ka to nedrīkst atstāt pašplūsmā, ka pašplūsmā valodai ir tikai ceļš uz iznīcību. Paldies!